Gluži loģiski pēc visa notikušā daudz būtiskāks jau ir jautājums par pašas Saeimas atlaišanu. Kad un kādā veidā to darīt? Daļa no atbildēm sniedz notikumi jau nākamajās dienās pēc 13. janvāra nakts. Kā tie risinājās, atgādina mans kolēģis Gatis Suhoveckis. Otrdiena. Rīgā vardarbības uzliesmojums. Prezidents ir Strasbūrā. Valdis Zatlers uzrunāja Eiropas parlamentu. Protesta akcijas dēļ darba kārtību viņš nemainīja. Prezidents vēl otrdien uzskatīja, ka Saeimas atlaišana nav aktuāla, jo parlaments jau strādā pie Satversmes labojumiem, lai tautai būtu tiesības atlaist Saeimu. Trešdiena. Prezidents ir Rīgā un savu viedokli ir mainījis uz pretējo. Viņš nosauca 6 uzdevumus, kas politiķiem jāizpilda. Ja tas netiks izdarīts, viņš rosinās atlaist Saeimu. Šoreiz nosaku termiņu šo darbu veikšanai. Jo viens ir strādāt, bet pavisam cita lieta ir efektīvi strādāt. Strādāt ar rezultātu. Rezultāti, pēc kuri pieprasījums sabiedrībā, rezultāti, kurus kalpo sabiedrībai. Šoreiz šis termiņš ir 31. marts. Uz jautājumu, kas notiks, ja tas netiks izdarīts 31. martā, atbildēšu samērā kategoriski. Es rosināšu tautas nobalsošanu par Saeimas atlaišanu. Sociologs Aigars Freimanis to uzskata par gudru gājienu, lai Valdis Zatlers iekarotu vēlētāju simpātijas. Populisms ir normāla politikas sastāvdaļa, un prezidentam, es negribu teikt, ka vienīgā, bet viena no būtiskajām sastāvdaļām. Viņš tas, kas var vairot uzticību tautai. Protams, darot to ne primitīvā veidā. Un šī tā reize, ka tas noteikti nav primitīvi. Ceturtdiena. Rīgas pilī ierodas premjers, lai pats no prezidenta dzirdētu Valda Zatlera noteiktos uzdevumus. Pēc sarunas ir skaidrs, ka abu attiecības sasniegušas zemāko punktu. Zem diktāta nestrādās Saeima, tas skaidrs, to es teicu prezidentam. Varas partijas nonākušas dramatiskā situācijā. Ir iedragāta to pašapziņa, uzskata Aigars Freimanis. Atnāk viens cilvēks, ko mēs pirms gada, un mazliet vairāk, esam iecēluši mīļi amatā, situši uz pleca, piemieguši aci un ļāvuši būt par to, par ko viņš ir gribējis būt, viņš pēkšņi nāk un liek mums kaut ko darīt. Tā sajūta noteikti nav komfortabla. Viņš ne tikai liek mums kaut ko darīt, viņš arī norāda datumu, līdz kuram mums tas ir jāizdara. Tas fonds ir ārkārtīgi nepateicīgs, viņi nevar viņu vienkārši vulgāri pasūtīt. Ja? Sākas diskusijas, vai prezidenta ultimāts uzskatāms par 9. Saeimas beigu sākumu. Par ātrāko ceļu uz Saeimas ārkārtas vēlēšanām var kļūt prezidenta paziņojums par referenduma rīkošanu Saeimas atlaišanai. Varas partijas pieļauj, ka tieši šādā notikumu attīstībā varētu būt ieinteresēta opozīcija. 3 labējās opozīcijas partijas paziņo par ciešāku sadarbību. Uzlieciet, uzreiz redz diplomātu. Nē, nu tā jau ir aizvērtība. Jums ir jāstāv tā Sabiedrība citai politikai uzstāja, lai prezidents pieprasa Saeimas atlaišanu nākamajā dienā pēc partijas sarīkotās protesta akcijas. Taču tagad opozīcija noraida savu ieinteresētību, lai Saeimu atlaistu nekavējoties. Izsludinot ārkārtas vēlēšanas šobrīd un nemainot vēlēšanu likumu un arī nedodot vēlētājiem šo sava veida pātagu, iespēju kontrolēt nākamo parlamentu, kas droši vien būs pārstāvēt šie paši politiskie spēki. Mēs uzskatām, pirms jaunām vēlēšanām ir jābūt izmainītiem pirmām kārtām vēlēšanu likumam, un otrām kārtām arī satversmei, kas dod tiesības tautai kontrolēt tos cilvēkus, ko viņi ir ievēlējuši. Ne labējai opozīcijai, ne varas partijām nav pietiekami liela tautas atbalsta. Laikā, kad arī opozīcija ir vāja, tieši varas partijas var vēlēties sarīkot drīzas ārkārtas vēlēšanas. Pozīcijai šobrīd ārkārtas vēlēšanas nav tas neizdevīgākais risinājums. Es pat teiktu, ka kārtējās vēlēšanas, ja tā situācija vilktos tāda, kāda viņi ir, un nebūtu būtiska pārmaiņa, būtu nepārtraukta, nepopulāro lēmumu virkne, būtu iespēja rekrutēt politikā jaunas cilvēkus, kas vai nu veidot jaunas politiskos spēkus, vai apvienotos ar politiskajā opozīcijā esošie politiskie spēki savā starpā,
tad uz 2010. gada kārtējām vēlēšanām viņi atnāk daudz spēcīgāk. Aigars Freimanis nav kļūdījies. Piektdiena. Rīgas pilī sanāk koalīcijas partiju līderi. Tautas partija ir sarūpējusi pārsteigumu. Tās vadītājs paziņo, ka Saeimai ir jāatkāpjas. Turklāt jo ātrāk, jo labāk. Mareks Segliņš atņēmis Valdim Zatleram pātagu. Tautas partija ir laupījusi prezidenta vēlmi izšķirt Saeimas likteni. Savu likteni Tautas partija nolēmusi izšķirt pati. Ekonomiskā krīze pāraug politiskajā krīzē. Šī bija visatklātākā savstarpējā saruna, kādā es ar prezidentu, ar pāriem koalīcijas partneriem esmu piedalījies. Mēs viens otram pastāstījām, ko viens par otru, vienu vai otru rīcību domājam. Vienojamies, ka iztiekam tādiem savstarpējiem ultimātiem. Ka iztiekam bez tādām, kaut kādām draudēšanām viens otram. Un kāda bija prezidenta reakcija? Lai prezidents par savu reakciju stāst pats. Viņš nenāk ar mums runāt, pastāstiet, lūdzu. Es nezinu, ko domā prezidents. Prezidents ir bijis šokēts, liecina LNT avoti. Valdis Zatlers esot uzstājis, lai parlaments turpina strādāt līdz viņa noteiktā ultimāta beigu termiņam. Tāpēc paudis atbalstu koalīcijas darbām, taču publiski to apstiprināt žurnālistiem nav vēlējies. Pēc sarunas izteicās vien premjers. Viņš pirmo reizi paziņo, ka ir gatavs atkāpties, ja tas palīdz vairot sabiedrības uzticību. Viņa prāt ārkārtas vēlēšanas paralizēs Latvijas ekonomikas glābšanas plānus. Ja priekšvēlēšana kampaņa sākās rītā parīt, tad reāli es atbildīgi var pateikt, ka valdības sarītājs es īsti neredzu, kā mēs varam programmu izpildīt uz 9. gada. Koalīcijas un prezidenta sarunas beigušās bez rezultāta. Turpinājums sekos jau rīt. Gatis Suhoveckis, Valdis Auzāns, LNT. Bet tas nav viss. Pēc svētdienas ziņām pie jautājuma par Saeimas atlaišanu un tām sekām